Tad tā sāpe jau sākusies jau pāris gadus, 3 gadus atpakaļ, un tā problēma ir, ka mūsu pilsētā ir tāda iestāde kā Easy Bars. Pat par sevi jau ļoti laba lieta. Bāriem ir jābūt tikai tai attieksmē cilvēkiem, un šos bārus apmeklē jābūt arī normālai. Jo viņi strādā piekdienas, sestdienas, svētdien līdz pēdējiem apmeklētājiem. Un tad tie pusauģi sadzerās, un viss, kas ir pa ceļam, tiek izdemolēts. Mēs Bauskā uzņēmēji cenšamies sakārtot savu vecpilsētu, kura, godīgi sakot, ir pamest un cenšamies kaut ko labot, stādīt, ierīkot. Bet, teiksim, mums pēdējo 2 gadu laikā 3. reizi noticis vandālisms akts, ir izsist logi, salauzt žalūzijas, sasist mājas fasādi. Tikko bija apdrošināti atbraukuši. Tas nozīmē, ka nākamgad mums atkal ir izmaksas, mums apdrošināšanas palielināsies. Un visvairāk mums uztrauc mūsu Bauskas policijas bezdarbība. Jo šis gadījums, kas notika sestdienas rītā 5, mēs bijām pats klāt, nostrādāja signalizācijas atbraucām apsardzes daļas vadītāju. Mēs izsaucam policiju. Policija atbildēja uz šo jauniekļu ārdīšanos vienu lietu, kur mēs viņus liksim un ko mēs viņiem var izdarīt. Tā viņi aizbrauc prom, un tie jauniekļi atgriezās pēc 2 stundām. Vēlreiz nāca šeit pie Easy Bar un vēlreiz salauz otru žalūzi un sasit vēl salauz sasit arī mājas fasādes sienu. Un tas nav tikai mums, bet arī maniem kaimiņu un satības pakalpojumu kombinātam, apkārtējiem iedzīvotājiem, baznīcai, pa ceļam, kas ir no Easy Bāra uz Bauskas guļam vagonu, uz augšiem, viss pa ceļam tiek ārdīts, ziedi. Mēs gadu atpakaļ katru pirmdienu likām puķis jauns, pirkām puķikodas. Un tomēr šie jauniekļi uzvarēja, mēs vairs šos puķikodas neliekam. Mums nav arī miskas pie ieejas durvīm vairs, tāpēc, ka viņi vienmēr tik vai nu sasist vai iznest ārā, vai viņi izsist logus. Mēs pat izdarījām, ka pieskajam pie sienas, bet, diemžēl, arī no sienas viņi izlauza visu apkārt. Un tāpēc Bauskā šeit uzņēmēji, ka šeit lejā mēs esam pieteikuši, godīgi sakot, tādu zināmu, ne kariņu, bet tādu cīņu, ka ir jāizbeidz šis vandālismu akts, jo es godīgi sakot nevaru saprast, kāpēc man jāmaksā īpašuma nodoklis, kas tiek regulāri sasists izlaupīts. Es uz Atleru vārdiem teiktu, man arī piegriezies tajā ziņā, ka darīt šai valstī kaut ko labu, ja valsts nevar nodrošināt elementāru lietu, kas savāk bariņu vandāļus, 5-10 cilvēks, un kas notiek, vienkārši tiek radīta visatļautība. Vienreiz neko neaizrāda, otrais trešoreiz neaizrāda. Šodien viņi met ar akmeni pa mašīnu, rītā viņi metīs ar akmeni cilvēkiem pa galvu. Var jau būt, ka viņi ir debīli, var jau būt, ka tas ir līdzīgs kā Norvēģijā, kur cilvēks apšauda ļoti lielu skaitu cilvēku. Es domāju, ka mēs nedrīkstam tik tālu aiziet un jādara tas gals, jo mēs gribam, lai mums Bauska būtu skaista. Un šeit vēl arī, varbūt jums piebildu teiks Bauskas kaimiņš, mūsu sadības pakalpojumu kombinātu vadītājs, ka viņam arī ir ļoti liels problēmas ar šo iestādi katru sestdienu, svētdienu. Bet policiju mēs šeit neredzam. Tad, kur būs meklējama tā